Sveika tauta! Sveiciens jums no laukiem, sveiciens no Mēmeles krastiem, un šoreiz es esmu, kā teikt, savā dzīves vietā, blakus esošajā Kurmenē. Kā jūs sapratāt no iepriekšējā sižeta, ka es solīju kaut ko mazliet mierīgāku, kaut ko garīgāku, mazāk politisku, jo galu galā šobrīd ir Ziemassvētki, visi ar to ir aizņemti, visi svin. Tā kā šī saruna būs par Ziemassvētkiem un par visu labo. Ko atklāšu kārtis? Tā kā jūs iepriekšējos manos postos esat dzirdējuši baznīcas skaņas un to, kad es periodiski atnāku līdz baznīcai, līdz ar to arī saruna ilgi gaidītā intervija ar Andreju Mediņu, kurš šeit, Kurmenē, ir vairāk pazīstams kā tēvs Andrejs. Līdz ar to vakar es tās ātrām šaibām, kā saka, uzzvanīju, es saku, atrodam kaut kādu mirklīti parunāt par labo. Nekādas politikas, nekādas tur reliģijas, šitie te pa labi, pa kreisi, kas šobrīd notiek. Jo īstenībā, kas mūs vieno? Mūs vieno viena doma. Mēs gribam padarīt savu vidi labāku, mēs gribam kaut ko labu darīt cilvēkiem. Tas ir pats galvenais. Un šis mirklis ir īstais mirklis, Andrej, lai šī te intervija arī notiktu. Tieši tā. Paldies par iespēju. Un mēs tiešām atrodamies tādā īpašā laikā, ļoti īpašā laikā, kad liekas, ka visi pasauli jūg prātā, nezinu, ko dāvināt, nezinu, ko iesmērēt, ar kā atvilkt ķeksīti galačku, jo visi gribam izskatīties pūkaini labi, visi gribam izskatīties skaisti, un visam bāzam tas svītras apakšā ir tāds skaists vārds aprēķins. Mēs taču nevaram, es arī gaidu kaut ko, mēs taču nevaram, man taču viņi arī kaut ko dāvinās, viņi man kaut ko dos, viņi arī kaut ko iepriecinās. Un tādā veidā mēs zaudējam to dziļumu, tas ir to dvēselisko, kas īstenībā šajā laikā mums ir, uz ko mēs esam aicināti. Vēl jau vairāk grūtāk jau ir šajā laikā, es domāju, tiem, kas ir uzķērušies uz reklāmām, uz piedāvājumiem, uz to, ka redzi visu atrisināts, visu iepriecināts, tev palīdzēs izvēlēties dāvanas, vispārējo. Īstenībā šis laiks ir patiesībā ne tam domāts. Šis laiks ir, lai mēs saprastu, ka ne jau kāds var man iepriecināt, bet patiesībā es esmu tas, kas var iepriecināt. Ne jau kāds man var samīļot, bet es varu kādu samīļot šajā laikā. Un ne jau man jāgaida, lai kāds saka, man piedod, bet patiesībā šis laiks, ka man ir jāpiedod. Tad viss sākas no iekšas. Kā Svētajos rakstos Dievs arī saka, mīliet, un es jūs mīlēšu. Piedodiet, un es jums piedošu. Svētījiet, un es jūs svētīšu. Tad viss patiesībā sākas no mums un tikai caur mums. Un tas ir svarīgi mums šajā skaistajā Ziemassvētku laikā, Kristus dzimšanas svētku laikā, ir saprast, ka ir muļķīgi gaidīt, cerēt un gribēt, ka tagad kāds atnāks un visu atrisinās, mani samīļos, man iecels saulīti. Nē, tas nesāks ar to. Sāks ar to, ka vispirms es to vēlos izdarīt kādam. Un tad es zinu, ka arī es ne tikai daru kādam, es ļauju arī Dievam to darīt ar sevi. Tas ir svarīgākais. Bet viskaistākais ir šis laiks. Es gribētu minēt kādu vēl citu svēto rakstu vietu, kas ļoti atbilstošam advents laikam, kurā Dievs saka, es neesmu nācis nest mieru, bet šķelšanos. Un tas ir ļoti svarīgi, it sevišķi šodienā, kad mēs to ļoti labi redzam, un tas ļoti labi pamanāms ir, ka tas viss iznāk tādā saulītē, jo ne tikai šīs adventas gaismas, bet šis laiks patiesībā atkailina un patiesi atkailina, lai mēs nevis atkal skatītos uz citiem, bet lai visvairāk ieskatītos sevi un saprastu, vai tiešām viss tas, kas ir manī un caur mani, vai tas ir ar mīlestību, no mīlestības un priekš mīlestības. Un līdz ar to šodienas svēto rakstu vārdi, viņi saka, ziniet, jā, es nesmu nācis, lai nesu šķelšanos ar tēvu un dēlu, starp līga un vīramāti, lai ieraudzītu šodienā, ka mēs nevaram visam piekrist un ne ar visu mums ir jāsadzīvo un ne visu mums ir jāpieņem. Vēl jau vairāk šodienā, kad cilvēkos ir tik maz drosmes, paļāvības, prieka un uzticēšanās, kas atkailina mūsu šodienas gļēvulību un vēl vairāk atkailina mūsu šo garīgo vakumu
garīgo vakumu, kad es pats nesaprotu, ko es īsti mīlu, par ko es iestājos, un kas priekš manis ir svēts šodien, ja? Un līdz ar to, kā redzam, šodienā ļoti tas traucē, ievaino laulību, tas ievaino arī politiku, tas ievaino visas sistēmas, sagrauj, jo visu laiku, kā redzam, mēs kļūstam kā tādi, kas gaidām, nevis kas patiesībā dodam. Arī par tajā gadījumā, ja man vēl par to maksā, ja es vēl strādāju tādos darbos, kur patiesībā es tieku pamudināts, iedvesmots darīt to ar visu sirdi, bet patiesībā maksā, es to visu saņemu, bet sirds klātbūtnes tajā, mīlestības klātbūtnes tajā nav. Jā. Un tad šīs ir tās 3 lietas, ko es šodien gribētu jums visiem nolikt priekšā, lai mēs saprastu, lai pasaule, lai mana Latvija, lai mans ciemats, mana ģimene patiesi piedzīvo tādu skaistu debesu klātbūtni, mums jāsāk ar šīm 3 lietām. Katram ar 3 lietām. Ja es svētīšu, arī es tapšu svētīts savā mājā, savā tautā, savā zemē. Un ja es sākšu mīlēt, tad es ne tikai mīlēšu savējos, kas ir mana zeme un kas ir viss tas, bet es ļaušu kādam arī mīlēt sevi. Un tā varētu būt vēl viena tāda svarīga lieta, ko jūs varat pat iedziļināties, bišķi dziļāk parakties tajā visā. Un tā 3. lieta ir tā piedošana, kas patiesībā šodien ir trauslākā, visievainotākā, jo cilvēki visi pamatā dzīvo ar milzīgu aizvainojumu. Viss sākas mājās, ģimenēs, tad ar kaimiņiem, ja, un tad, kad dzīvo šajās skaistajos ciematos, kad baznīca man ir uzticēja kļūt par prāvestu un par priesteri šeit Kurminē, Skaistkalnē, Bārbelē, un šajās vietās ir milzīga traģēdija, milzīga sāpe, patiesībā ir šīs aizvainojums, aizdomas, neusticēšanās, nepieņemšana, noniecināšana. Visa pamatā ne jau tāpēc, ka es esmu labāks vai kāds, bet es dzīvoju pats, es ienīstu to, tad nepiedodot. Patiesībā es pats sevi nonāvēju, es pats sevi baroju ar šo nepiedošanas indi. Un šodien tas lien ārā. Mēs to ļoti labi piedzīvojam, tepat visā, kas notiek mums apkārt, un arī ciematos un mājās. Un es domāju, ne tikai tas notiek visur Latvijā, visās dažādās sociālās sfērās, kopienās, pansionātos, skolās, ko mēs redzam, mēs pamanām milzīgu nesaticību, milzīgu naidu, ienīšanu, nesarunāšanos, distancēšanu. Un tāpēc jau es vairākas dienas šajā laikā par to daudz runāju, beidziet mažoties un lišķoties. Varbūt mums kādreiz izdodas noslēpt to īsto mūsu es, bet patiesībā ir kaut kas, kas ļoti skaidri filtrē. Nerunāsim par debesīm, ja? Bet vispirms, kas filtrē to visu, tie ir mūsu bērni, tie ir mūsu mazbērni, kas nekad mums to nepārmetīs, mums nekad nenosodīs, bet viņi vienmēr ļoti sāpēs, kā mēs daudz runājam par mīlestību, bet nemīlam, jo tādā vietā ir nīšana. Mēs daudz runājam par to, ka mēs vēlam kādam un kaut ko vēlam, bet patiesībā mēs nesvētījam. Mēs neesam gatavi dalīties, lai dotu un lai es kādam piederētu un tam līdzīgi. Un tas pats ir ar piedošanu. Un tāpēc notiek šī vilšanās un šī degradācija un attiešana, jeb iesākas šī plaisa attiecībās jau mājās, ģimenēs, jo ir cilvēki, kas jau ir noguruši no tā. Bet viņi nekad neteiks, ka mēs kļūdamies. Viņi nekad mūs nenotiesās, viņi mums to nepārmetīs. Bet mums jāapzinās, ka bērniem viņiem ir ļoti sāp, redzot, ka mēs neesam mīlestība, mēs neesam izlīgšana, mēs neesam piedošana, mēs neesam svētība. Tas nozīmē, ko mēs izdarām šajā laikā. Mēs ne tikai sevi padarām par nabagiem, bet mēs padarām savus bērnus par nabagiem. Tas ir tas lāsts, ko mēs sakām, iet 7. līdz 7. paudzē. Ja? Mēs atņemam svētību saviem bērniem, saviem mazbērniem, mēs atņemam visiem saviem mīļiem tikai tāpēc, kā mums jāapzinās, kaut mēs šodien to sadzirdētu, kamēr es nekļūšu par svētību, arī mani nesvētīs, un caur mani nesvētīs nevienu to, kas ir manējie. Ja es nepārstāšu dusmoties, naidoties, nīst, tas nozīmē, tas ir lāsts, ko es izsaucu ne tikai par savu dzīvi, bet arī par visiem tiem, par kuriem es it kā, ja es justos patiesi atbildīgs, es tā nekad nerīkotos.
Ne tā? Tā ir. Bet tā kā es it kā ļoti mīlu, es ļoti rūpējos, bet tajā pašā laikā es nedodu šo garīgo aizsardzību, es nedodu šo garīgo piepildījumu tajā visā. Un tāpēc šodienā mēs redzam tik ļoti destruktīvas, slimas attiecības ģimenēs, mājās, vēl nedodies par kaimiņiem un nedodies vēl ciematā, kā es to redzu, kā tas viss notiek. Un tas viss ir patiesībā aiz milzīgas mīlestības trūkuma vai no ievainotības, kurā es nespēju pateikt sev droši un jeb skaļi vai patiesi. Jā, mana problēma, manī nav mīlestības. Manī nav, jo jūtos aizvainots, aizskarts, apzakts, vai tur zvani traucē, un man visu laiku tāda visādi kaut kādi apstākļi, kas patiesībā man padara nelaimīgi, bet tie ir meli. Tie ir pilnīgi meli. Un tieši varbūt šajā Kristu dzimšanas svētku laikā, mūsu mīļie skatītāji, klausītāji, man ir brīnišķīga skolotāja māte Terēze no Kalkutas. Es viņai arī bieži citēju, un viņa ļoti skaidri saka, patiesa īsta mīlestība sākas mājās. Nevis kaut kur, ne no kaut kā, bet tas sākas no mājām. Vēl jo vairāk mums, kas varbūt esam daudz egoisti, vienmēr būs atkal tā pati parodija vai tieksmes arī savā mājā sāk gaidīt vai pieprasīt, lai mani mīl, lai mani atcerās, lai mani ierauga, lai mani novērtē. Nē, arī šis es, viņš ir jādabū un saknē izraut mūsu sirdīs ārā, jo es neesmu priekš tā, lai saņemtu. Es esmu, Dievs mani nolicis šeit, manā mājā, manā zemē, manā ģimenē, lai es būtu tas, kas dodu, kas vairoju, kas svētīju un vispārējais. It sevišķi tagad, kad mēs redzam, cik visi neapmierināti, ka visi vīlušies politikā, vīlušies deputātos, vīlušies baznīcā, vīlušies, visā ir vīlušies. Bet nevar pateikt visvairāk, ka vīlušies paši sevī, jo es visu laiku gribu, lai kaut kas kaut ko dara manā vietā, lai mīl manā vietā, lai kurminē manā vietā izskrā parku. Un tad es jutīšos, ka es esmu mīlēts. Tā nē, mīlestība sākas ar mani. Ja es protu pārstāt būt pats un kļūt priekš citiem par kaut ko. Man tāds konkrēts jautājums. Es ļoti jūtu pats par sevīm, pie sevis dzīvojot, kad jātiek galā ar sevi. Un es arī cilvēkiem saku, negaidiet, ka kāds atnāks baltā zirgā un atrisinās. Nē, laimeslāds, tūlīt nāks laimeslāds uz sūnu ciemu un visas problēmas atrisinās tūlīt. Viss sākās manī un manā sētā. Un ja es sākšu tur kaut ko mainīt, tad arī pieslēgsies pārējie un tas varētu aiziet. Bet jautājums bija konkrēts par piedošanu. Es arī jūtu to pašu, ko tu saki. Jā, es daudz sēžu Facebookā, es redzu dažādu informāciju, viņi mēģina analizēt, un es jūtu, ka visu laiku man kaut kur aizķir, man šūpina un tam līdzīgi. Un tad es sāku domāt, cīnīties ar sevi. Varbūt tev ir kaut kāds ieteikums, kā cilvēkam piedot, kā viņam atlaist šo te melno, kas pa visām kastēm nāk virsū, un viņu tā kā aicini uz nīšanu, nevis uz mīlestību. Visas nīšanas pamatā, tu zini, kas ir? No? Tas nozīmē, es tev nevēlu neko labu. Atcerieties. Jā. Es nevēlu tev neko labu. Tad es tev nemīlu, jo tu esi tāds vai šitāds, es negribu tevi klausīties, es negribu ar tevi satikties, jo man ir savs priekšstats. Man ir savs priekšstats par tevi un līdz ar to. Tad visa pamatā es nevēlu tev neko labu. Ja mēs jau bieži klustam šo vārdu piedošanu, tā arī daudzi saka, zini, jā, bet es tikai esmu piedevis, bet es tāpat ar viņu negribu runāt, es tāpat ar viņu negribu satikties. Tas ir patiesi iekšējais dvēseles stāvoklis, kurām patiesībā es turpinu nīst, turpinu dusmoties. Jo piedot, tas nozīmē, es pārstāju vēlēt sliktu un sāku lūgt, lai Dievs viņu svētī vēl vairāk nekā mani. Es vēlreiz atkārtoju, tas ir ļoti svarīgi. Es pārstāju nīst tajā brīdī un nolādēt vienalga, ko kāds varētu skanēt, tad tajā brīdī, kad es sāku to lietu svētīt. Tas nozīmē, ka es par šiem cilvēkiem sāku lūgties. Un tas ir tas, ko es savā dzīvē daru, sastopoties ar šīm galībām. Tas ir vienīgais, ko es varu darīt. Tas nozīmē, pirmkārt, viņi sadod uz altāru, saka, Dievs, zini, tu man šitādi man tas iepinis manā ceļā, saka, zini, tev vajag. Dievs tas radīs, tiec pats ar viņiem galā, ja? Un pats galvenais Dievs dod viņiem sirds gudrību, jo šodienā
ir maz cilvēku, kam vispār ir spēja apzināties vērtību, svētumu un cieņu. Un tāpēc ļoti svarīgi šādos gadījumos, tad, kad es tiešām vēlos piedot ar sirdi, tas nozīmē atlaist. Un nevis atlaist tagad, viss ir kārtībā, es vairs tevi nedusmoju, bet īstenībā es patiesībā ilgojos tevi samīļot. Es gribu tevi tomēr apsveikt šajos Ziemassvētkos. Es tā vai tā gribu tevi vēlēt un svētīt pat vairāk nekā Dievs to dara ar manu dzīvi vai caur manu dzīvi. Un tad patiesa piedošana ir tajā brīdī, kad mēs sākam lūgties par šiem cilvēkiem. Jo tad, kad mēs nīstam, mēs bieži neapzinoties sakam, kaut viņš tur nobeigtos, lai viņš tur un tādā veidā mēs tikai barojam patiesībā sevi ar nāvi, bet īstenībā pretējais, ja es patiesi mīlu ar sirdi un piedod ar sirdi, tas nozīmē, es sāku par šo situāciju, par šiem cilvēkiem lūgties un teikt, Dievs, es zinu, ka tu mani mīli, es zinu, ka tu mani svētī un es zinu, ka tu mani esi īpaši. Bet šajā brīdī visvairāk es gribu, lai tu mīli, svētī un turpini vēl vairāk mīlēt nekā mani to, kas šobrīd līdz šim man ir sāpinājis vai pazemojis. Vienalga, kā tās mums dzīves situācijas bijušas. Un tajā brīdī, kad mēs sākam svētīt šo cilvēku, notiek kaut kas šis pārdabiskais, šis dievišķais, kas mūsu dzīvēm, kas patiesībā izrauj manī ārā šo negatīvo sakni, šo dzeloni. Un tiešām es pat ilgojos satikties, es pat ilgojos viņu samīļot, es pat ilgojos viņiem aizsūtīt Ziemassvētku apsveikumus un vēlēt un svētīt. Tas ir pats galvenais. Jo atcerieties, problēma nav kaimiņi, problēma nav mācītājs, problēma nav saime, problēma nav politika. Problēma, ka mēs paši esam lielā konfliktā ar sevi, tas nozīmē, mēs patiesībā ļoti nemīlam sevi, tad mēs to nesakām tā, ja? Bet to var ļoti labi redzēt tad, kad es neļauju sevi mīlēt. Kā es varu ļaut kādam sevi mīlēt, ja es pats nemīlu sevi? Un tas ir ļoti svarīgi. Ja? Tad es nevaru mīlēt kādu, ja es nemīlu sevi. Es nevaru būt mīlēts, ja es neļauju sevi mīlēt. Ja? Un te ir tas viss sākums. Un tāpēc atkal mēs esam šobrīd izmetuši vienu apli un atkal atgriežamies pie tā paša. Tātad viss sākas no manis un caur mani. Ja? Labklājība, svētība, miers, harmonija. Visas šīs lietas ienāk tajā brīdī, kad es pārstāju gaidīt, pieprasīt, bet sāku kļūt par svētību, par piedošanu un par mīlestību kādam. Jā. Ļoti dīvaini notikumi ar manīm. Labi, pusotru gadu es te dzīvoju un lēnā garā varbūt tas nav dēļ tā, kad tu šeit esi un baznīca ir, bet tas notiek manī. Varbūt tas kaut kādīgi tie zvani vēl kaut kas, bet es sajūtu to, kad es esmu aizmutis no pilsētas uz šeieni, un šeit man ir miers, es izēju ārā un es sāku kontaktēties ar dabu un meklēju Dievu. Vai tas ir Dievs vai kaut kāds radītājs vai augstākais spēks, varbūt nav būt nosaukt, ja? Un es sāku viņu tvert. Tieši tāpat, kā es tveru šo te negāciju. Ja es no rītiem pieceļos, visiem es saku, un Andrejam arī uzreiz teicu, es Bībeli lasīju pat neesmu. Es neesmu beigais kristietis un es tīru savām izjūtām. Un es no rīta pieceļos, es saku paldies radītājiem, kad ir vēl viena diena man dota, un es uzreiz sāku kodēt. Tā diena man būs forša, jo es darīšu Dievam tīkamas lietas. Es domāšu labas domas, es darīšu labus darbus, ja? Un lūdzu viņu palīdzību, jā, lai man viss notiek. Un man viss vienkārši notiek uz burvju mājienu. Daudzi šobrīd runā, kad ir tāds laiks, kad šīs domas materializējās ļoti ātrā tempā. Man pat bija mirklis, ka mana sieva saka, beidz fantazēt, mēs netiekam galā. Aitas parādās, truši parādās, ja? Un vēl kaut kas. Es saku, tu piebremzē. Līdz ar to es nelaižu savās domās slikto. Jo es zinu, tiklīdz viņš parādās, viņš sāk ģenerēt slikto. Jo vairāk laba, jo rezultātā atkal ir vairāk laba. Ļoti skaists, vispār nāc spēcīgs frāzes. Jā. Tagad par detaļām. Jā. Ļoti skaista tā doma, tā vēlme, kas ir tevi, es eju meklēt, es eju dabā. Viss, kas mums ir apkārt,
tā ir Dieva realitāte. Viss, ko mēs redzam, dzīvība, koki, puķis, ūdeņi, ceļš. Tā kā tev Dievs ir dāvājis mēmeles šo te krastu, un tas viss tā ir Dieva mīlestības valoda. Ieteiktu ne tikai tev, bet visiem, kas mēs šobrīd esam pieslēgušies kopā un saslēgušies savā sirdī un gaidām kādu skaistu šo notikumu patiesībā, kas nevis ir kaut kur, bet patiesībā mūsos, es gribu gan Edgar tev, gan arī visiem pārējiem. Nekas nav skaistāks kā divientulība. Būt beidzot pašam ar sevi. Pie šodienas visa tā globālā sviesta, informācijas sviesta, kas iet pa pasauli, viņa mērķis ir mūs izraut no realitātes. Izraut ir no realitātes. Tas nozīmē pārstāt būt pašam un vēl jau vairāk pašam būt ar sevi. Un šodienā es saskaros, un es domāju, ka arī tu satiecies ar cilvēkiem, kas iekšē jūtas iztukšoti, nevajadzīgi vientuļi. Vientuļi tīpaši ļoti daudz. Šiemas dēļ. Un tad tur sakāt tāds skaists moderns vārdiņš, kas man uzjautuma. Depresija. Mums šodien tāda moderna slimība visiem ir. Ja? Depresija, kā man kaut ko negribās, vai man kaut kas riebjās, vai es vienkārši gribu izloties, izrādās man ir depresija. Ja? Mēs esam pazaudējuši sevi, jeb pazaudējuši to dzīvību, to avotu sevi, kas man dod prieku. Tad nākošais, ko mēs pieskarsimies, tā ir tā pateicība. Tas ir ļoti svarīgi šodien, un es domāju, ka nekad šodienā svarīga ir spēja pateikties, jo šodien, kā mēs tādi izsalkuši lielākā sabiedrības daļa šakāļi, kas neapmierināti, kas jūtamies apzakti, ka kāds mūs visu laiku kaut ko liedz, kaut ko atņem, ja? Un ir grūti tādos brīžos apstāties un iedomāties un saprast patiesību, bet piedod Dievs, bet man viss ir, man tiek dots viss, man tiek viss sagatavot, bet cik es gatavs uzņemt. Un tāpēc ļoti svarīgi daudz mūsu dzīvē, it sevišķi tie, kuriem patīk slimot ar depresiju, vientulību un šīm lietām, atcerieties, jūs nekad neesat vieni. Nekad jūs nevarat būt vieni, jo visu laiku ir kāds jūsos. Man patīk kāds viens krievu autors, kas tikko es noskatījos, un viņš teica tā: vai es uzstādu mērķus un es pats strādāju, lai sasniegtu šo mērķi sevi, jeb ir kāds, kas tā vai tā caur mani sasniedz pretējo, slinkumu, tīzlumu, vilšanos, nevēlēšanos. Tas nozīmē, ka mums tā vai tā, lai cik mēs gribētu dzīvot harmoniski, mums vienmēr ir jāatrodās tādām iekšējās cīņas epicentrā, tur, kur es visu laiku nonāku krustcelē pats ar sevi. Nevis ar citiem, jo mums šodien raksturīgi visiem visu laiku ar kaut ko cīnīties. Ja? Bet īstenībā mums jau nav ar ko cīnīties. Mums jāsāk beidzot cīnīties ar visiem tiem tarakāniem, ar visu to, kas ir mūsos, kas man liek justies, ka es esmu nožēlojams, es neesmu skaists, es neesmu īpašs, es esmu nelaimīgs, jo man redz nav tas, kas ir citiem dots, viņiem ir izskats, viņiem harizmas, vispārējais muļķības. Mēs katrs esam unikāls, vienreizēs un nenormāli apdāvināti. Apdāvināt ar brīnišķīgām spējām. Un tā pati pirmā spēja, ko Edgars šodien minēja, un tā ir tā pozitīvā lieta, bet es tagad gribētu jūs tā bišķi varētu pavilkt dziļāk tajā visā. Neapstāties pie dabas, neuzskāties uz dabas un vispārējai, bet tajā brīdī, kad Dievs man izved ārā no manas rutīnas, no ikdienas, no manas vecās pelēcības, tad viņš mani ved ne tāpēc, lai es kaifotu, atkal tīksminātos. Tīksminātos par visu, kas ir apkārt, neatkarīgi no manis, bet ka tas vispār vai viss patiesi dots priekš manis, lai es mācītos pateikties. Un manuprāt, šodienā, kā es bieži to saku, visvairāk ir debesis izslāpuši pēc paldies. Mēs ļoti maz sakam paldies. Mēs ļoti maz sakam Dievam paldies. Mēs ļoti maz sakam paldies viens otram. Vismazāk mēs sakam paldies pats sev par to spēju, to avotu, enerģiju, to spēku, ko patiesībā Dievs ir katrā mūsos apslēpts, kas mums ir jāmācās vērt vaļā. Tāpēc mēs nekad neesam vieni, mēs nekad nevaram būt vientuļi, nevajadzīgi, jo ir kāds, kas mani visu laiku, man ir jāatpazīst, kas ir tas, kas mani tagad iedvesmo ceļu vai mani norok. Ja?
diemžēl es bieži saku, nē, tas neesmu es, tas ir kāds, kas darbojas caur mani. Un tad šodienā tas ir tas nākošais aktuālais jautājums ir atpazīt, kas tie ir par dēmoniem, par tarakāniem, par garu, par iedvesmu, kas manī dīda, ja kas man liek tā rīkoties. Un jūs pateiksiet, jūs tiešām būsiet unikāli, brīnišķīgi un svēti, jo izrādās, ka tie neesat jūs. Tā ir kaut kāda ļauna tieksme, aprēķins, atkal tas pašas dusmas, naids, kas man liek rīkoties tā, bet ne savādāk. Un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi mums, dargie skatītāji, un visi, kas mīlat mūsu skaisto kurmenu laukus un nebaidīties no kaut kā jauna savā dzīvē, mums šodien ir jāatzīst viena svarīga patiesība, kuru mēs it kā nenoliedzam sevī, bet ikdienā vismaz neatgādina. Paldies, Dievs, kas tu esi visi manas dzīvās mīlestības, iedvesmu, sapņu, ilgu sākums manī. Un līdz ar to, ja mēs to atkārtosim skaļi un mēs sadzirdēsim, bet es neesmu viens, tad ir manī šī mūžīgā dzīve, nemirstība, vienalga, kā mēs viņu sauksim, dvēseli un tā. Bet var sakot, mēs esam katrs aplaimot ar šo milzīgo lielo dievu dāvanu, kas nepieder man, bet man tiek dot uz laiku, tikai uz laiku. Un līdz ar to nekas nav skaistāks kā kurmenē un daudz kur laukos, kur ir klusums, kur visur apkārt ir dzīvība. Pats svarīgākais – svaigs gaiss, pareizi? Protams. Svaigs gaiss. Un vēl zvani, kas ik pa stundai atgādina vienu svarīgu patiesību, no kuras mēs baidāmies, bēgam un gribam noslāpēt sevī, kas atgādina, ka jau es par stundu esmu tuvāk mūžībai. Un tas ir tas, kas varbūt daudz mūs besīja, kaitina vai krīt uz nerviem, ka patiesībā šie zvani atgādina šo Dieva, ne tikai Dieva klātbūtni, bet šo realitāti, kas liek man apzināties, kā es esmu izdzīvojis to vienu stundu, kā es esmu piepildījis, vai to es esmu piepildījis, vai es esmu to iztukšojis, vai es esmu tuvāk debesīm, vai tuvāk es esmu aizgājis ellē. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, bet es esmu atkal aizslīdies prom, bet atgriežos atpakaļ pie tā skaistā mirkļa, kad Edgars iziet no rīta ārā, jo viņš grib piedzīvot, viņš grib satikt. Ja. Un viņš to satiek ļoti precīzi caur vārdu paldies. Tas ir ļoti svarīgi. Jo mūsu dzīvē vairāk ienāks paldies ne tikai, atceries, ne tikai par to, kas man patīk, kas man ļoti gribas, bet arī pateikties par visiem sūdiem, par visām neizdošanām, nepilnībām vai par neveiksmi. Jo Dievam ir ļoti svarīgi pamanīt, ka es spēju visu pieņemt un spēju par visu pateikties tajā, kas man patiesībā to visu dod. Vēl jau vairāk mani pierinādams pie tā, ne jau tā, kas man pieder, bet ka tas viss man tiek dots uz laiku vai dots kā žēlastība vai svētība šim mirklim. Ja? Tas nozīmē, mēs sākam apzināties savu dzīvības realitāti, kurā es esmu. Un tāpēc nebaidīsimies no divvientulības, nebaidīsimies no klusuma, nebaidīsimies vieni aiziet prom. Vai tā ir baznīca, vai tas ir mežs, vai tā ir upe. Jo tas ir pirmais, kur mēs nevis satiekam Dievu dabā, bet tas ir, kur mēs sākam dzirdēt viņu paši sevī. Jā. Sevī. Un es dzirdu, kā viņš elpo, kā viņš jūt. Es sāku just viņa slāpes, ilgas. Un tas ir fantastiski, ja? Barā mēs nekad to nepiedzīvosim. Nekad. Tā ir liela žēlastība. Diemžēl tikai nedaudz cilvēkiem, kas apzinās šī mirkļa vērtību, ka es varu aiziet un satikties ar Dievu, kas patiesībā ir manī. Jā. Un pats galvenais līdz ar to, kad ja es viņu satieku un ja es pazīstu viņa balsi, atpazīstu, tad es sekoju šai balsī un es ļauju darīt to, ko viņš caur mani vēlas. Un tas ir pats galvenais. Un tāpēc šodienā, kāpēc ir tā, kā ir, kā Jēzus saka, no kurienes tad ceļas kari un strīdi jūsu starpā, nu ne jau no puķiņiem un juķiņiem. Ja? Tas viss sāks no mūsu sirds, no mūsu iekārmēm, no mūsu tieksmēm, no mūsu egoisma, no mūsu nešķīstības, no mūsu iekšā ļaunuma, nevēlēšanās redzēt kādu laimīgāku, priecīgāku, bagātāku. Un tad mēs uzņemamies tādu netiešu slimu Dieva lomu, ka tagad es būšu tas, kas spriedīšu, kas ir labi, kas nav labi, un tagad es būšu tas, kas vērtēšu, vai viņš ir labs, vai viņš ir slikts. Un ziniet, lai Dievs ir žēlīgs.
tā vai tā mēs nomirsim un visiem būs jānostājas mūžības priekšā, vai ticīgi vai neticīgi. Mēs visi atbildēsim. Par ko mēs atbildēsim? Par šo laiku, tev maziem ar šiem rīta apļiem, kā es saku, vai rīta šo pastaigu, kurā es atkal esmu saticies Dievs ar tevi, kas esi viss manas dzīvības skaistā dievišķā radītājs. Jo es šo te sajūtu noķēru, apzinoties to, ka tā kā mēs visi esam Dieva bērni, un katrā ir daļiņa Dieva. Un līdz ar to es sevi apzinos to, ka es esmu daļiņa no viņa. Man ir gari patīk. Mēs varam 3 stundas tūlīt malkt. Jā, mēs varam patās. Man pielipa viens slims vārds. Jā. Sajūtas. Jā. Tu zini, ka viņš ļoti mainās. Jā, šūpina baigi. Jā? Es esmu tā savā priestara dzīvē atskaties kaismīga mīlestība. Es nevaru, es tūlīt miršu, es nevarēšu salāties, ja mēs nedzīvosim kopā. Un paiet kaut kā 3 gadi, vai pat nepaiet gads. Jā. Es viņu ienīstu, es viņu vairs negribu redzēt. Es viņu nolādēju. Es esmu atskatījies jau savu 25, 27 gadu priestarību periodā. Es esmu šito klaunādu visu atskatījies, un tāpēc lūdzu, mīļie skatītāji, un Edgar, to ar sevišķi. Vispār večiem nedrīkst runāt par jūtām. Jā. Atdosim to sievietēm. Jā. Mammām, meitām, lai viņš ķertos jūtas, ķertos kaifus, ķertos mirkus. Mums vīriem, ar piebildi tēviem, visa pamatā ir nevis, ar ko mēs filtrējam savu dzīvi. Tās nav emocijas un jūtas, bet tas ir mana izvēle, mana izšķiršanās. Večiem tas ir ļoti svarīgi. Ja šodien veči ļaujās kādām sajūtām, un kā mēs redzam, ļoti daudz vecenes ir, piedodiet, ar jolām, ja? Sabiedrībā. Tikai tāpēc, ka viņi savu dzīvi, būdami vecis, tēvs, vīrs, opis, nevis balsta uz izvēli, tad mana dzīve nevar būt es nevienas sajūtas, ne emocijas. Mana izdzīve ir mana pārliecība, kurā es izdaru izvēli. Tā kā tu neļaujies sajūtai iziet ārā, būt viens. Tā ir mana izvēle, kurā es zinu, kā vecis, ko es vēlos piedzīvot, ko es vēlos satikt, ko es vēlos sadzirdēt un ko es vēlos realizēt. Ja? Un viss. Un tev nekad šī izvēle tevi nepievils. Nekad, jo tu esi dievišķs, tēvišķs, un tā atklājas tava mīlestība, tavs prieks un tavs gandarījums. Jā. Ja? Ir? Ir. Es domāju, ka es runāju melus, kaut kāds muļķīts runāja. Ja? Un līdz ar to šīs sajūtas atstāsim vairāk ģimenes citiem cilvēkiem, jo mēs nedrīkstam būt sajūtu cilvēki. Mums jābūt izvēļu cilvēki, jo īstenībā redzēt, gan tie skaistām politika un gan arī visi deputāti, viņi visiem ir bijuši kādi labi plāni, visi ir bijuši, ja? Un tas viss ir nobeidzies pateicoties tikai kādiem sajūtu līmeņam, un tad mēs vēl tās sajūtas sačakarējam tiem pāriem, kas ir vēlējuši, un vispār tas skatā arī es, kas apņēmies vairs nekad nevēlēt arī, ja? Jo nav jēga, jo tas ir sviests, ko mēs ievēlam, ja? Šķiet, ka normāli cilvēki, bet pēc tam tas viss ir pilnīgā pakaļā, ja? Bet ne par to. Un tas ir tikai tāpēc, ka mēs ļaujamies uz šīm sajūtām, ja? Ziniet, neviens manu zemi, manu Latviju, manu kurmeni un manu skaistkalni neviens nepadarīs laimīgāku, skaistāku, dievišķīgāku, kā mana paša izvēle darīt, nomirt, iestāties un sasniegt šo mērķi. Tur bija kaut kur par jūtām, vai tur ir iespēja kaut kur iebāzt jūtas vēl vienkārši? Nav, tā ir mūsu izvēle. Un garīgajā dzīvē ir ļoti svarīgi, lai mēs nejaucam šīs lietas, jo manā dzīvē ir bijusi šāda pieredze. Andrej, ka es atbraucu pie tevis, es tā sāku raudāt pie tevis, tik skaisti, es tā raudu. Tas nozīmē, ka Dievs ir, jā. Un es atbraucu vienu reizi, atbraucu otru reizi, un es tikai kā atbraucu Andrej, tikai raudu. Tas nozīmē, ka Dievs ir. Un paiet kaut kāds laiks, viņi atbrauc, neraudu. Tas nozīmē, vairāk te Dieva nav. Stop, kas tas par sviestu? Jā, bet es tā visu laiku jutu, ziniet? Nē,
Tas viss ir ļoti mainīgs, ļoti mānīgs un vilinošs, lai tikai mēs pazaudētu savu identitāti, pazaudētu paši sevi un pārstātu iepazīt sevi. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, man šajā kontekstā jautājums ir tāds, kad es tā kā par tām jūtām runā, bet es tieši sapratu, es Kurmenē nebūtu nonācis, ja es domātu loģiski. Es domāju, kā Copmans, es balstos uz ņuhu, poņu un čuju. Un, kad es sēdēju un pieņēmu lēmumu braukt man uz šejienu, uzņemties man to saimniecību vai nē, tad loģika man teica, tu neesi idiots, tu apsties, cik tev tur darba, cik tev līdzekļi vajag. Es pēc tam teicu, loģika, apstājies. Un tagad es paklausīšos, ko man saka iekšā. Nu jā, bet tās nav jūtas. Jā, to es gribēju noprecizēt. Jā. Tās nav jūtas, brālīt. Šeit tā ir viena tāda brīnišķīga garīga dāvana no augšienes mums cilvēkiem, ko Dievs dod. Tā ir spēja uzticēties, paļauties un pats galvenais pieņemt. Jo atcerieties, visu laiku būs kāds, kas pretojas. Tas ir prāts. Jā, prāts. Un kā redz, nekāds sakars ar jūtām nav. Prāt. Bet tad, kad tu esi kaut drusciņi atvērs savu sirdi, kad tu beidzot esi kaut ko savā sirdī sapratis no tā visa sviesta, kas notiek viss pasaulē, un šeit, Jovics, Movics, Dovics, viss, ja? Un kad tas tev, paldies Dievam, ir atvērs tavu gaišo saprātu, tavu apziņu, un līdz saprast, ka nē, tu vari nobeigties, ja tu turpināsi analizēt, plānot, paredzēt tā, kā viss to dara slimā pasaulē. Ja? Tu atteiksies no tā, tas nav vērts. Un tu būsi tāds viens kārtējs kastrātiņš, tā kā lielākā daļa pasaulē. Nebūs tev ne aitu, ne trušu, nekā. Nekā nebūs, bet tu turpinās dzīvot bailēs, kas visiem ir ļoti izdevīgi šodien. Lai cilvēki dzīvotu bailēs, lai būtu cilvēki noslēgti, lai cilvēki neilgotos, lai nesatiktos, un pats galvenais, lai būtu tāda sociāli pelēka pavadāma masa. Ja? Un šeit, kas ir nostrādājis, pateicoties, tā ir tā tava izlūgtā tavas mātes vai vecās mātes lūkšana, kas par tevi ir visu laiku pratus savās lūkšanās, tev dod Dieva vadībai. Tu zini, kur nozīmē Dieva vadība. Tev grūti šobrīd varbūt tā ir pieslēgties, bet kāds par to ir lūdzies, lai neatkarīgi no mūsu iedomības, lepnības, sadomāšanās no sevis, kas es esmu un ko es varu un ko es varētu, ja? Ka tomēr ir kāds, kas mūs ir izlūdzis šo brīnišķīgo Dieva dāvanu, ka tomēr tādos svarīgos dzīves notikumos, jeb situācijas, ir kāds, kas man izslēdz to paurīti, to visu to smadziņu, to kastīti izslēgt ārā un saprast, nē, nu labi, es ļaujos. Tas ir ļoti grūti uzticēties tam visam. Nu, tev tādi ir tie pagaidām daži mirkļi. Mana visa dzīve ir viena ļaušanās, jo man nekur nav loģiskā saprāta un nekas nenotiek ar prātu. Viss notiek tikai ar sirdi un vēl jau vairāk zinot, ko es ar visiem jums iesaku šajos Kristus dzimšanas svētkos un visu turpmāko gadu, ja gribat būt laimīgi. Ļaujieties. Ļaujieties, lai mīlestība jūs mīl, ļaujieties, lai mīlestība jūs pārveido un ļaujieties, lai mīlestība jūs vada. Mīlestība. Tas ir ļoti svarīgi. Un, ja nezināt, kur var kaut ko piemērot, skatieties uz mani. Viss, kas notiek manā dzīvē, ir pateicoties, ka es pārstāju piederēt sev, būt sev, un arī visi tie cilvēki, kas man ir apkārt, es viņus visu brauju vaļā, arī pret viņu gribu, lai viņi saprot. Jo nekas nav šausmīgāks, kas ir sagraut cilvēku, viņa jau sirds dziļumos, tā ir lepnība, iedomība. Un nedodies vēl šitie te, kuri sadomājušies, ka viņiem ir vāra, piemēram, ja kaut kāda. Un no viņiem te kaut kas ir dzīve atkarīgs. Pilnīgs muļķības. Viņi ir ienākuši un tūlīt aizies. Ja? Un viss, kad es sastapos ar šiem ierēģiem, kas nezinu, ko no tevis taisa, ja? Man žēl šo cilvēku. Viņš vajag tikai svētīt, lūk, Dievs dod viņam prātu, jo viņš tūlīt vairs nebūs ne prezidents, ne viņš būs domas deputāts, ne viņš kas te būs. Viņš būs tāds pats sūdebrālis, kā viņš bija pirms tam. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi šodienā, kas ļoti daudz mūs padara nabadzīgus, jeb apgraiza mūsu dzīvi, padara tik ļoti nožēlojumu iztukšotu, tas ir tieši šī spēja uzticēties, paļauties. Ja? Nerunāsim par vārdu gribēt.
Ja, tas ir vēl kaut kas cits. Ja. Tā kā, brālīt, tas, kas notiek ar tevi tavā dzīvē, atceries, un ne manā, un ne visu mūsu dzīvē, nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Nekas. Un tikai nesadomāsimies, ka mēs esam tie, kas kaut ko dara. Mēs neko nedaram. Visu dara viņš. Ja mēs viņam tikai to ļaujam. Un tas atkal ir tas pats, ko es jums teicu jau pašā sākumā. Sāksim mīlēt, mēs būsim mīlēti. Mana zeme būs mīlēta, mana ģimene būs mīlēta, jo es ļauju Dievam to darīt. Es sākšu svētīt cilvēkus, es sākšu svētīt idejas, es svētīšu visus tos, kas mani nīst, kā Jēzus arī saka, svētīt tos un lūdzēties par tiem, kas jūs apmelno, nomelno, noreid, tur novemi. Mīliet savu ienaidnieku, gan arī tā. Tieši tā, jā. Ar to ir jāsaka, jo patiesībā tā problēma jau nav ienaidniekā. Tā problēma, ka es iznīcinu sevi un visu, par kuriem es jūtos atbildīgs, par visiem vēl tām paudzēm, kas nāks pēc manis. Ja? Un kāpēc mēs šodien sastopamies ar ļoti daudz nelaimīgiem cilvēkiem? Ne jau tāpēc, ka viņi ir nelaimīgi, bet viņi jau par tādiem ir pateicoties iepriekšo tēvu grēkiem vai es negribētu teikt grēki. Māte Terēze ļoti skaisti saka, Dievs mūs debesīs tiesās pēc tā, cik mēs esam daudz mīlējuši. Tad visa mūsu grēka iemesls ir, visa avots ir nemīlestība. Es nemīlu, ienīstu. Un piedodiet, tā problēma neskar jūs, tā skars jūs vēl daudzas paudzes tālāk. Mēs jau tikai tēlojam, ka mēs mīlam bērnus, mēs rūpējamies par bērniem, bet paši neredzam, ka mēs viņus nolādam, mēs viņus iztukšojam, mēs viņus padaram garīgi, emocionāli un fiziski nabadzīgus cilvēkus. Un ar viņiem pēc tam kāds var manipulēt. Un mierīgi var manipulēt, jo viņi ir vienkārši kļuvuši garīgi, emocionāli, sociāli atkarīgas jūrbas, kā es saku. Ja? Nu, viņos vairs nav nekas, kas viņiem likt apjaust, ka es esmu vērtība, es esmu dāvana, es esmu svētība. Ja, un tam. Super. Es domāju, šajā reizē varētu tā kā finalizēties. Vai? Tev jau jāskrien ir tālāk, atkal tev ir saspringts laiks. Citiem ir jāskrien dāvanas jāpērk, ēdieni jāpērk, un es jums visu laiku arī pēdējā laikā saku, varbūt nedzeriet tik daudz, neriet tik daudz, no tā jums labāk taču nepaliks. Padomājiet par kaut ko citu. Varbūt tavs ieteikums, ko cilvēks varētu mazliet savādāk padomāt un rīkoties šajā laikā, kas viņam varētu nākt par labu. Kādi jūs noteikti to esat dzirdējuši? Es to esmu bieži runājis, bet tas man vienmēr kaut kā baigi iekrīt sirdī. Savā laikā, ka Dievs man nolika Saldū kalpu, un tur bija baznīca ieķēpāta, nepabeigta un tam līdzīgi. Un tāpat kā Dievs šeit to dara, tā arī tur. Ļoti ātri, nepilnu gadu laikā baznīcu esam savākuši, jau baznīcā ievākušies, un dievkalpojums jau būs baznīcas lielajā zālē, nevis apakšā lejas kapelā, un sakrīt ļoti skaists sniegs, un domāju, pirmie Ziemassvētki šajā baznīcā, pirmo reizi Kristus dzimšanas svētki. Un sakritis sniegs, un tik fantastiski, domāju, kaut ko vajag izdomāt, Dievs saka, ko es varu darīt. Un tad es izdomāju. Sapratu, ko man vajag. Es nolikšu visu baznīcas dārzu vienās ugunīs ar lāpām, lai cilvēki brauc, pienāk, un visa baznīcas dārzs viss tek vienās dzīvās ugunīs. Tad pulks, tas ir 24. decembris, tā bija kāda no tām darbdienām trāpījusies, un es nolēmu tad steidzīgi, ko man vajag sapirkt eļļas, lampādu eļas un sapirkt lāpas. Kā jau visi sēkuši prātā un visi jau ir izpirkuši un skrien pa benzīna tankiem, vienīgā vieta, kur var sapirkt lāpas, bet nekur nav eļas. Nu, es nopērku kaut kāds 70 lāpas vai 60, neatceros, cik tur bija, bet trakums, ka ir tikai 2 pudeles eļas. Gandrīz tā kā evaņģēlijā, kāds zina, kas ir evaņģēlijā 5 stulbas un 5 gudras, tad es tur jutos ar šitām 2 kategorijām. Ja? Lāpas ir, bet eļļa pietnācīgi nav. Un dievkalpojums ir vakarā. Un tad kāds man vakarā, es saku, bet tu lielveikalā biji? Es saku, nē, lielveikalā es nebiju. Vai tad tur ir? Viņš saka, nē, tur varētu būt, tur, kur ir sveču nodaļa, un kur tur tāds višķi nodaļa, tur varētu būt eļļas. Un tad klausīties, 5:30 vakarā, Ziemassvētku vakars, klausīties. Pirmkārt, es nevaru iet lielveikalā, jo tur stāv rindas. Un labi, ka es jau biju tāds mīlēts,
iepazīts mācītājs un tiem cilvēkiem atvainojas, saka, ziniet, man vajag tikai eļļu, man nevajag ne dēsas, ne mandarīnu, man neko nevajag, man vajag tikai eļļu, grib pastīties, jā, lūdzu, mācītāji, lūdzu, ejiet, mierīgi, ejiet pa priekšu, ejiet, un tā man izlaiž caur kasēm, un es tagad atrodos šajā milzīgajā lielajā zālē. Pie plauktiem ir ļoti grūti pieiet, jo visur kaut kas trinās, kaut kas visur drūzmējās. Aptuveni esmu nonācis pie salvešu un sveču plauktiem, un tajā brīdī kaut kā viss notiek fenomenāli. Tur ir tāds tava vecuma padzīvojis vīrs, kas stāv ar 2 groziem, kur jau puskrauti, piekrauti gandrīz ir, un sieva paņēmis plauktiņām tādu bumbu, stikla bumbu, kur pakrata, ja? Un tad tur vai tam salavecim, vai tam sniegavīram, tur tas sniedziņš krīt nost. Un tad tā nabaga sieva tur tā ņem, un es redzu, ka tam vīram jau viss ir piegriezies, drāvs, un viņš saka, nu klausies, ko tu vēl gribi? Nu vēl tai Mildai to dāvanu vajag, viņš saka, un viņa tā krata, un viņš saka, zini, šits nav slikts, bet sūds vien ir. Un tas vīrs viņai saka, ņem to sūdu vienalga, galvenais, ka viņai kaut ko iedod. Un viņš saka, ļoti labi, un pļukts, un to bumbu, to sniegai no bumbu, iemetē grūzā, un viņi noiet malā. Es dabūju 4 vēl pudeles, 4 dabūju eļas, bet kaut kas man tanī brīdī notika. Man pat palika tik ļoti iespējās šie nelaimīgie 2 cilvēki, kas nodarbojas Ziemassvētku vakarā, kad īstenībā jau vajadzētu mājās kūpēt šķovētiem kāpotiem vai jau domāt par baznīcu, viņi jau prātā pie veikala plauktiem kādu sūdu nopirkt, lai tikai atpirktos, lai būtu Mildai kaut ko uzdāvināt, jo redz, Milda ir kaut ko arī noteikti dāvinās atpakaļ. Tāpēc man dārgie draugi, kas mīlat Kurmeni, un kas svētiet Kurmeni un Skaistkalnu, un kas lūdzaties par šīm vietām un par visiem šiem cilvēkiem novēlu. Varbūt nedāvināsim šajos Ziemassvētkos sūdus, bet uzdāvināsim viens otram laiku, mīlestību un pats galvenais. Apskausim šajās dienās viens otru un iečukstēsim vārdus. Tu man esi īpašs. Paldies! Super. Paldies arī tev par sarunu. Lūdzu. Yeah. Nobeigumā varu motivēt jūs varbūt rakstīt savas domas par šo interviju, par šo sarunas veidu, kā es to jūtu, kā man palīdz to saprast tēvs Andrejs. Un, ja jums interesē turpinājums, ko mēs periodiski varētu atrast laiku parunāties, regulāri, rakstiet droši. Mēs mēģināsim ar Andreju, kā teikt, to visu sakārtot, un tas varētu arī iedzimt un iet savu, kā teikt, gaitu un darīt labu cilvēkiem. Es ceru, ka daudziem pēc šīs intervijas kļuva vieglāk, foršāk, kā teikt, nofokusējās situācija, ko tagad Ziemassvētkos īsti darīt. Un tiešām, lai jums forši Ziemassvētki un laimīgs jaunais gads. Paldies par uzmanību. Esiet svētīti.